Esiet sveicināti raidījuma Digitubi rubrikā Digispēja. Šeit mēs diskutējam par tematiem, kas ir saistīti ar digitālo transformāciju un ilgtspēju. Un vai šīs abas lietas ir apvienojamas? 3 iepriekšējās diskusijas mums skaidri parādīja un pierādīja, ka ne tikai apvienojams, bet ir arī papildināms ar vēl 3. dimensiju. Un, ja pirmajā sarunā mēs apskatījām pašu savienību starp digitalizāciju un ilgtspēju, tad jau 2. sērijā mēs vienojām klāt 3. komponentu, tas ir mākslīgais intelekts. Tie, kas atceras pagājušo sēriju, tad tā sastāvdaļa mums bija valsts drošība. Bet šajā epizodē mēs runāsim par valsts viedumu. Patiesībā jau tikpat labi ar viedumu mēs varētu saprast arī briedumu. Un kā dzirdēsiet šodienas sarunā, kurā piedalīsies gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji, tad arī dzīvē tā sanāk, bez brieduma nav vieduma. Tieši tāpēc arī šīs rubrikas izveidē mēs sadarbojamies ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju ilgtspējīgās attīstības ziņošanas rīka projekta ietvaros. Kā nomērīt viedumu? Vienkāršākais variants būtu palūkoties to valstu sarakstā, kuras ir sarindotas pēc to iedzīvotāju vidējā IQ līmeņa. Tur mēs redzam, ka izteikts līderis ir Āzijas valstis, Igaunija ir 12. vietā, Lietuva 36., Latvija 41. Vēl varam palūkoties uz digitālās 10 gadas mērķiem un to, kā mēs izskatāmies starp Eiropas valstīm šajā kontekstā, un jāatzīst, diezgan pieklājīgi izskatāmies. Esam pusē, droši vien visus mērķus līdz 30. gadam nepiepildīsim, taču kurs ir uzņemts visnotaļ pareizā virzienā. Šodien aprunāšos ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas digitālās politikas departamenta direktoru Rinaldu Celmiņu, kā arī uzņēmēju organizācijas Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes locekli Jāni Lielpēteri, lai noskaidrotu, kādas ir Latvijas iespējas kļūt vēl viedākai. Eiropas mērogā ir digitāls 10 gadus mērķi uzstādīti, un tur ir sasegmentēts gan prasmes, infrastruktūra, uzņēmēji, publiskais sektors, un Eiropas līmenī ir visi vienojušies par ambicioziem mērķiem, kas ir jāsasniedz, un katru gadu mēs monitorējam līmeni, kāds ir, un skatāmies, kā varam palīdzēt un sekmēt. Un tas iet kopumā jau pēc tam no tā atvesināt, mēs skatāmies sinerģijas ar nacionālajām stratēģijām, kas ir, teiksim, mūsu gadījumā digitālās transformācijas pamatnostādnes, kā mēs sekmējam šo mērķu un pārējo sasniegšanu, un arī par nozarēm tas pats. Laiki jau iet arī uz priekšu, gala beigās tas, kas bija pirms 3 gadiem vai pirms 7 gadiem, noteikti tagad ir jāpārskata tāpat. Tāpēc tādi ir uzsākts arī process Eiropas komisijas birojā par pārskatīšanu, un viss dalībvalsts, tā skaitā arī mēs jau esam uzņēmējiem arī pajautājuši un publiskajam sektoram, vai ir kaut kas, ko gribētu mainīt, jo tādi pārskatīšanas 26. gadā būs pārskatīšana iespējams ierosināt izmaiņas korekcijas. Jā, ja būtu jāvērtē tāda kopējā digitalizācijas un tās transformācijas bilde Latvijā, kā tu to zīmētu? Runa ir par privāto sektoru. Man šķiet ir labās ziņas un netik labās ziņas. Labās ziņas ir tas, ka, un tā jāsaka tas, ko gadās dzirdēt par Latviju, ka nereti kā viena no tām labajām īpašībām, ka mazām valstīm ir iespēja salīdzinoši ātri pielāgoties. Un, ja skatāmies uz to, ka zināmā mērā varētu teikt, ka digitalizācija ir tāds, tēma vai jēdziens, par ko mēs runājam salīdzinoši nesen, patiesībā sakot, mums vienmēr ir bijusi iespēja šajos pēdējos 30 neatkarības vai jau vairāk nekā 30 neatkarības gados būt ātrākiem nekā citiem. Sistēmas Latvijā ir salīdzinoši mazas, ja teiksim, salīdzinām ar tādām lielvalstīm kā Vācija, Francija. Līdz ar to mums ir tā iespēja būt ātrākiem, ātrāk arī sasniegt rezultātu. Laikam IT jēdzienos tas pareizais vārds būtu agile. Mums ir iespēja būt vairāk agile, tādā veidā arī ātrāk sasniegt rezultātus. Tās ir tās labās ziņas. Laikam netik labās ziņas no tā tikko jau piesauktā pētījuma, tas šķiet līdz 22. gadam, ja nekļūdos, bija DESI indeks, kas mērīja šo digitalizāciju dažādās kategorijās. Šobrīd tie DESI mērījumi ir pārcelt uz šiem 10 gadus mērķiem. Un tur arī, it sevišķi salīdzinām vienu kategoriju ar skaitļiem, kas ir to, kā digitalizācija veicās mazākiem uzņēmumiem, tad SMI sektorā, kas vismaz Eiropas kontekstā noteikti ir jau
ja salīdzinām ar Latviju, tie jau ir pietiekami lieli uzņēmumi, tādi līdz 50 šiem te darbiniekiem. Patiesībā sakot, mēs šeit atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas atkal diezgan pamanām. Šķiet, Igaunijā, ja mums tas digitalizācijas līmenis tad nedaudz zem 60%, tad mazie uzņēmumi, kam ir pamatprasmes digitālajās lietās, tad Lietuvā tie ir nedaudz virs 65, Igaunijā jau nedaudz virs 70. Kas nozīmē to, ka atkal jau salīdzinoties ar tām valstīm, ar kurām vispamatotāk salīdzināties, jo tās izējas pozīcijas ir faktiski vienādas, tad redzam, ka tā situācija varbūt nav tik spoža. Un tā trešā lieta, ko skatoties pa visu perimetru, gribās noteikti pieminēt, LTRK katru gadu veicam tādu mērījumu, kas saucās LTRK indeks. Tur viena no tām lietām, ko pamēram, ir to, kāds kopumā ir uzņēmēju noskaņojums par to, kas gaidāms tuvākajā pusgadā. Bet vienmēr pajautājam arī tādus papildu jautājumus, kur pagājušo gadu beigās jautājam, ne tikai arī to, kas ir tie lielākie izaicinājumi nākamajā gadā, proti 25. jau no šodienas acīm, bet arī kas ir tie galvenie, teiksim tā, uzņēmumu klupšanas akmeņi, pašiem no savas puses attīstoties. Jo, protams, kad uzņēmēji nereti norāda uz kādām valsts politikām, kas nav ieviestas, vai uz birokrātiju, kas traucē attīstīties, bet paskatoties pašiem uz savu saimniecību, tieši trūkstošie ieguldījumi tehnoloģijās ir tā lieta, kas traucē uzņēmumiem attīstīties. Kas gan varbūt nedaudz mulsina, ka tieši lielie uzņēmumi ir tie, kas spēj atzīt to vairāk. Tie ir apmēram pat vairāk nekā 50%, kuri saka, ka jā, tā ir problēma mazo uzņēmumu segmentā, īpaši līdz 10 darbiniekiem, tieši šeit bija pat zem 30 vai ap 30%. Proti, tādi tie, kas visticamāk ir ar lielāku potenciālu ieguldīties, arī labāk to apzinās. Tā kā mēs esam, tas viens secinājums manā pusē, ka mēs esam kaut kādā tajā nedaudz aburtajā lokā, kur iespējams mēs pat nepamanām, cik ļoti tā digitalizācija pašiem ir vajadzīga, lai tiktu uz priekšu, jau teiksim, arī tādā biznesa nākamajā attīstības pakāpē. Jānis ļoti precīzi norāda, ka, lai varētu teikt, ka visi uzņēmēji ir transformējuši savus procesus digitālā formā, ir vēl tāds tomēr patāls ceļš ejams, un to parāda arī dati. Savukārt valsts, ja publiskās pārvaldes pusē digitālie risinājumi pakalpojumu veidā ir, tie nevienmēr ir varbūt perfekti, bet tāpēc jau vienmēr ir vieta uzlabojumiem. Nav nekāds noslēpums, ka tajā manas pieminētajā indeksā valsts pakalpojumu digitalizācija ir krietni augstākā līmenī nekā uzņēmuma digitalizācija. Un arī mums pašiem ir bijis tas jautājums, ka, izskatās, ka valsts visu dara pareizi, bet uzņēmuma pusē kaut kā nesokās. Un, tā viena lieta, par ko mēs esam diskutējuši tieši tādā valsts sistēma kontekstā, ir skaidrs, ka tur ir virknē lietu, tik tiešām ir labi panākumi, un te jau arī, kā kolēģis minēja, tā situācija, ka tu vari visu parakstīt elektroniski, tev vairs nav īpaši jādomā par to, kā rotēt papīra mapītes, tas tiešām tā arī ir. Bet tas, ko noteikti esam pamanījuši, ka nereti, tādas varētu teikt, divas pamatproblēmas publisko procesu digitalizācijā. Viens, ka mēs nereti cenšamies digitalizēt kaut kādu vecu procesu, kuram patiesībā uzliekot to uz šīm digitalizācijas kurpēm, viņam patiesībā vajadzētu tikt pilnībā pārskatītam. Proti, tā ideja, ka nav pamats digitalizēt to vēsturisko procesu tāds, kāds viņš kādreiz ir bijis, viņš ir jāpaskata fundamentāli, lai tiktu pie tā vajadzīgā rezultāta. Un otra lieta, ka, protams, nereti tas, ko pamanām, kad šī digitalizācija liekas kļūst par tādu pašmērķi, pazaudējot to, tā procesa kļūst par pašmērķi, pazaudējot to pievienoto vērtību. Un šeit pie tā otrā noteikti tas pēdējais, laikam, par ko bijis gan daudz teiksim, tā cepienu no uzņēmēju puses, ir šie strukturētie e-rēķini, kas kopumā ir atzīti par labu ideju, un arī uzņēmēji konceptuāli ir atbalstījuši to ieviešanu, bet te pašā laikā tieši šogad LTRK bija tie, kuri sāk signalizēt, ka tās sistēmas vienkārši nav savestas tādā kārtībā, lai mēs to darītu kā obligātu pienākumu no 26. gada 1. janvāra. Tad ir gatavība, nevis tā kā nevis konceptuāli, idejiski, bet tieši tā tehnoloģiskā gatavība. Un šeit jau atkal bija tā, ka ir uzlikts datums, jo faktiski jau tā, ka jau šogad visiem tiem komersantiem, kuri sadarbojas ar publisko pārvaldu, šie e-rēķini ir obligāti. Un tas, ko vienkārši dzirdam no tiem, kas saskarās ar šo praksē, kad tu nedrīkst pieļaut kā obligātu vismaz jau nākamgad šajā starp komersantu saziņā, jo vienkārši ir virkni tehnisko nepilnību, kuras to procesu padara patiesībā administratīvi smagnējāku nekā papīra rēķinu apriti. Tad iedomāsimies, ka tā pamatideja jau droši vien padarīja to procesu vienkāršāku, nevis to vēl vairāk sarežģīt. Un tas ir viens piemērs, un man šķiet, otrs piemērs laikam bija e-adrese.
kas arī tikko salīdzinoši nesen kā obligāti katram uzņēmējam, bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu saņem EDSā paziņojumu par to, ka tev e-pastā ir saņemta vēstule par to, ka e-pastā šī vēstule raksta, ka e-adresē kaut kas ir saņemts, tas ir tas, kur tu atkal jau pazaudē kā uzņēmējs to laiku, kur beigās tev vienkāršāk ir to saņemt e-pastā un vienu reizi, nevis saņemt vairākās valsts sistēmās šo te paziņojumu. Un faktiski atkal jau kaut kas izpildījumā ir nedaudz nobuksējis. Tā kā tie, varētu teikt, ir tie uzņēmēju pusē galvenie komentāri nerad par šīm te procesu digitalizācijām. Droši vien pēdējais lielais stāsts bija par pašvaldību vēlēšanām, kur jau atkal tomēr kaut kas nebija sanācis tā kā vajag. Tas ir tas, ko visi ieraudzīja. Bet tas ir tas, ko visi ieraudzīja, bet teiksim, tās pieminētās lietas ir tās, ko varbūt uzņēmēji vairāk ir cilājuši savā pusē. Bet tādi gadījumi ir ik pa laikam, un faktiski katru gadu mēs pamanām pa vienai, divām lietām. Tad iepriekšējos gados bija šī te vidu maisa sistēma, kur arī gan daudz naudas ieguldīts, bet tad laikam valsts kontrolēs, ka maisā ir caurums. Bet viņi atrisināja, atrisināja, protams. Kas ir labi, man liekas arī, ka labi tās kļūdas ir un pa viņām nevajag pārdzīvot, kā saka, viņas ir, viņas tiek piefiksētas un vajag tikai atsekot, paskatīties, vai viņas tiek salabotas, vai ne? Un man liekas, ka kļūdīties tas jau ļoti cilvēcīgi un pat varbūt labi, jo mēs pievēršam tam uzmanību un uztaisam to labāku. Kā tev šķiet? Jā, es pilnībā piekrītu, jo te fundamentāli, ar ko arī mēs saskaramies manā kompetences jomā, ir tas, ka lietderību izvērtēt. Jo šis tieši, ko minēja mākslīgā intelekta kontekstā, jautājums, cik daudziem tiešām vajag mākslīgo intelektu. Vai tas ir izpratnē tikai ģeneratīvais mākslīgais intelekts, uzģenerēt presrelīzes, video, vēl kaut ko, jeb tā ir sarežģīta sistēma, un jautājums, vai tā sistēma vajadzīga, jeb tā ir vienkārši datu analītikas, business intelligence augstākais līmenis, kur saskaņā ar vērtējām vērtībām tiek pieņemts lēmums. Un šis ir tas, kur ļoti daudz retorika ir dažādos virzienos, un tas arī palīdz šo datu sakārtošanas, kas ir apakšā faktiski datu un sistēmu sakārtošanu un integrāciju. Sakārtot, jo ir vēlme saņemt kaut kādu mākslīgā intelekta risinājumu vai palīdzību, tajā pašā gadījumā, teiksim, ECG tools, ilgtspējas ziņošanai, automātiski jautājums, vai tev uzņēmumā ir visa grāmatvedība, kas ir vajadzīga priekš tam atskaitāt, automatizēt. Lai grāmatvedis vai finansists, vienalga, kurš atbildīgais cilvēks, jeb uzņēmuma vadītājs, neiet cauri un nemeklē. Tev sameklē viss. Jā, konkrēts biznesa process, ja tu esi lielais uzņēmums, jo izņēmums maziem un vidējiem, tā ir tikai atvieglošanas iniciatīvas kontekstā ieviests. Līdz ar to, ja tu esi lielais uzņēmums, kāpēc jāiet cauri, ja tu vari to automātiski izdarīt? Un šeit gan visticamāk ir mākslīgais intelekts, kas var atrast to precīzo indikātoru, rezultātīvo rādītāju un vēl kaut ko, bet tev jābūt sakārtotai gan politikai, gan vērtībām, domājot uzņēmumā, gan arī tai vērtību sistēmai un iedot to, ko meklē. Un tad tu vari ieviest. Daudzi uzņēmēji Latvijā jau ir sākuši skatīties tālāk par digitālās transformācijas sētu un nonāk pie viena ļoti būtiska secinājuma, jeb izaicinājuma. Proti, ja es vēlētos uztrenēt savu mākslīgā intelekta modeli, bez tā, ka man jau ir jāizdara daudz mājasdarbu savu iekšējo sistēmu un datu sakārtošanā, tad pats process ir diezgan laikietilpīgs un arī dārgs. To mums otrajā rubrikas sērijā, ja atceraties, stāstīja arī uzņēmuma Tilde pārstāvis. Rinaldam no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas šeit ir labas ziņas mums visiem. Tad uzņēmēji un publiskais sektors var iet uztrenēt savus mākslīgā intelekta modeļus pa velti. Domāju, nulli maksājot. Tā kā pilnīgi pa velti. Pilnīgi nulli. Tā mehānika ir tāda, ka tā trenēšana notiek Somijas Lumī centrā. Superdators, jā. Uz superdators, tieši tā. Un izmantojam tās lielās jaudas, kas ir tur. Un pieteikums noteikti var nest un Latvijas mākslīgā intelekta centrs var apkopot un izmantot mākslīgā intelekta centru kā viens pieturas punktu, kas pēc tam kopā ar Latvijas HPC centru sakārtos visu dokumentāciju un visu norganizēs, lai uztrenētu modeli un dabūtu atpakaļ. Šī ir lieliski iespēja jautājums, tas ir kaut kāds neierobežots resurss vai Jā, tur projektā ir rezervēts nepilnas 5 miljonu stundas. Tur ir kāds brītiņš. Jā, bet tas jāskatās no modeļa lieluma, datu lieluma un iespējas tos datus savākt un vai viņi strukturēt, jo ļoti liela problēma arī tam ir, ja iedod
haotisku bibliotēku, sakārto lūdzu, kurā virzienā, ko kārtot. Līdz ar to tas mājasdarbs jāizdara, bet iespēja ir, un šis ir arī valsts budžeta līdzfinansēta opcija. Līdz ar to gan uzņēmēji, gan publiskais sektors var noteikti šo izmantot un var aicināt Mākslīgā intelekta centram padot ziņu, un tad viņi kopā ar Latvijas HPC centru RTU palīdzību to tālāk kārtos. Sakārtos visu dokumentu plūsmu, jo faktiski līgumi saslēgti starp HPC centriem, kas mūsu gadījumā Latvijā ir TLU, un LUMI Somijā. Un šis tas process atkal iespēja mūsu uzņēmējiem un publiskajiem sektoram pašiem nemaksāt ar 0 eiro uztrenēt savu modeli. Tā ir ļoti labi iespēja, to vajag izmantot. Es domāju, mēs esam noklājuši to bildi, apmēram, kā viss Latvijā ir strukturēts un ko mēs esam uzbūvējuši līdz šim pa virsu un kāda ir arī sabiedrības un, teiksim, uzņēmēju uzvedība šajā visā. Tas ir ļoti jauki. Iezīmēsim un ieskicēsim varbūt tagad nākotnī. Mākslīgā intelekta centrs ir digitalizācija un tā transformācija, kas ir procesā, kas vēl notiks. Tātad, uz kurieni vai ir tā skaidrība, mēs tā kā virzamies, te izskan visādas vīzijas par 50. gadu, ka mēs būsim tur produktīva, zināšanām balstīti un tā tālāk. Tur ir pārāk varbūt tāda neskaidra, tas, kā tas varētu izskatīties. Bet vai jums ir kaut kāda tāda puslīdz tāda skaidrība, kāds tas virziens varētu būt? Uz kur pusi doties? Jā, droši vien nav viegli sākt atbildēt pirmajam uz šo jautājumu. Es te aicinu jūs mazliet varbūt arī pat pasapņot un savas tādas utopiskākās idejas varbūt pat izmest ārā. Es domāju, ka es mēģināšu tad varbūt viņu sadalīt tādā pirmajā skrējienā, varbūt pat jāstāsta līdz tam 30. gadam, kas šobrīd arī tas mērķu uzliktais periods, un tad jau nākamais posms ir 50. gads. Pirmkārt, man šķiet, ka mēs esam tajā posmā, kur, kā jau minēju, atbilstoši datiem, tas digitalizācijas līmenis un arī pašu uzņēmumu izpratne par to, ka ieguldījumi tehnoloģijās ir viens no tiem virzieniem, ar kuriem ir jāstrādā. Mums droši vien tie tuvākie 5 gadi noteikti ir stipri vēl aizvien jādomā par to, kā vispār to digitalizācijas ideju, neskatoties uz to, ka droši vien absolūtais vairākums ļoti labi saprot, ko tas nozīmē un kā tas var palīdzēt uzņēmumu attīstībai. Mums vēl aizvien droši vien jārunā arī tādā plašākā kontekstā par to, kā tas vispār var palīdzēt, lai, teiksim, tā informācija aizsniegtu visus, kurus varētu būt svarīgi, lai tā aizsniedz. Un droši vien pēc 30. gada tā jau ir tāda, varētu teikt tā, droši vien tā palīdzīgā roka ir jādod tiem, kuri paši to grib, kuri grib tai sniegties pretī. Man šķiet, kaut kur esmu dzirdējis to salīdzinājumu ar glābšanas riņķi, droši vien viņi nav vērts mest kādam, kurš viņu vairs nav gatavs izmantot. Bet no otras puses, vai tādā veidā neveidojās tā saucamā digitālā plaisa, par ko arī daudz tiek runāts, kur ir šī tur būs liela sabiedrības daļa, kur būs vienkārši atpalikusi, un tad tas skrējums tur būs aizsteidzies priekšā ar visādiem mākslīgiem intelektiem. Tāpēc nevēlt, es domāju, par tiem tuvākajiem 5 gadiem tur mums vēl aizvien ir jādomā tiešām izteikti par šo te digitālo plaisu, bet pēc tam, jāsaka godīgi, tas līdzīgi man šķiet, kā ar tas viens piemērs, kur salīdzinot dažādas, teiksim tā, digitālās pārējas, man šķiet viens no brīnišķīgākajiem piemēriem ir internetu banku ieviešana. Kas cik tālu man ir zināms, jo es pats vēl biju pietiekami maziņš un sāku jau faktiski to ceļu caur internetu banku. Kādreiz tur bija milzīga pretestība par to vēl aizvien doties uz banku un savu naudu vairāk skaitīt banknotēs nekā bankā. Bet patiesībā sakot, vienā brīdī ir jāsaprot, ka tā ir normāla praksa un mēs vairs nevaram, teiksim tā, uzturēt visus vecos procesus tikai tāpēc, ka kādreiz tas tā ir bijis. Līdz ar to, es domāju, ka pēc tiem teiksim, 5 gadiem, īpaši, ja mēs esam tuvu tiem mērķiem, kas ir uzstādīti arī šajā 10 gadus plānā, tajā brīdī mēs jau tiešām ļoti, ļoti stipri varam mainīt to paradigmu, kādā mēs dzīvojam. Droši vien vairāk domājot nevis tikai par to, lai aizsniegtu visus un ikvienu, bet jau vairāk fokusētos uz to, lai tiešām tajā segmentā, kurš spēj izmantot tehnoloģijas, tā attīstība ir aizvien straujāk. Vai piemēram, šķiet arī, ka kaut kādā ziņā jebkuram uzņēmējam vajadzētu kaut ko no mākslīgā intelekta, ja varbūt ir kaut kāds uzņēmējdarbības fórums un izmēri, kur tas varbūt nav nemaz nepieciešams? Es domāju, ka tā realitāte
faktiski ir tāda, ka jebkurā uzņēmumā tas būs svarīgi. Protams, uzņēmēji, tas ir arī viena no tām kameras VLTRK, tam varētu teikt burvībām, ka mums tas uzņēmēju klāsts ir tiešām ļoti plašs kopā. Mums ir 2700 tiešie biedri un 8000 tie, kopumā pārstāvētie, un tur ir no tādiem pavisam mazajiem, varētu teikt, amatniekiem līdz lieliem tehnoloģiski spēcīgiem uzņēmumiem. Un tad līdz ar to tāda viena atbilde noteikti katram jautājumam nav, bet mazajiem uzņēmējiem pavisam noteikti ir ļoti liederīgi, un es pat teiktu vēl iespējams liederīgāk nekā lieliem uzņēmumiem izmantot mākslīgā intelekta risinājumus, un to es varu teikt arī no personīgās pieredzes uzņēmēju darbībā, ka faktiski, ja tu esi viens vai jūs esat divi tie reālie darītāji, tad mākslīgais intelekts patiesībā var izpildīt to trešā un ceturtā cilvēku lomu pavisam noteikti, un tā ir tāda milzīga iespēja palikt to soli uz priekšu, nepiesaistot papildus cilvēku resursus. Līdz ar to es teiktu, ka un arī no tāda tīri praktiskā viedokļa mākslīgais intelekts šobrīd no praktiskā viedokļa spēj palīdzēt gandrīz jebkurā segmentā. Sākot no grāmatvedības, kas vienā vai citā veidā ir gandrīz jebkuram uzņēmumam jāved, turpinot ar juridiskām lietām, kas vienā vai citā veidā jebkuram uzņēmējam ir aktuāli. Faktiski līdz ar to es teiktu, ka jebkuram noteikti ir vēlams iepazīties ar mākslīgā intelekta rīktiem, un droši vien jo ātrāk un jo lielākā, intensitātē, jo labāk būs tie rezultāti. Protams, varbūt kādam tik ļoti to darba procesu nevarēs palīdzēt uzlabot. Tas mans piemērs par amatniekiem, grebjot koku karoti, tu diez vai varēsi panākt milzīgi, tā produktivitātes ieguvumu, izmantojot mākslīgo intelektu, bet no tajā pašā laikā, ja tu izmantos to, savu līgumu pārskatīšanai, grāmatvedības vešanai, tīri savu iekšējo procesu organizēšanai, tas jau atkal var būt viens tāds īstenībā pamanāms solis produktivitātes kāpināšanā. Tā kā katram ir vērts noteikti. Karošu grebšanai es arī teiktu, ka tur varētu mērīt dziļumus, tur attālums un tā tālāk. Ar iespējams ar datoru redzi arī to var attīstīt, un beigās var tieši tā grebt nevis pats, bet atdot to grebšanu kaut kādai iekārtai. Iekārtai, kas to izdara. Ja vai atstāt un skrīnēt pirms tam koka kvalitāti, kur vajag dziļumu, vēl kaut ko. Tā kā iespējas ir daudz. Es varbūt papildinot glābšanas riņķi. Tas, ar ko mēs saskaramies, ir glābšanas riņķis, bet vēl liels paldies, ko mēs redzam, kas ļoti daudz ietekmē, ir uzņēmēji vai publiskā sektora tie, kas ir pirmrindnieki, kas ir kā digitāli vēstneši vai aģenti, kas palīdz. Jo, mūsu gadījumā arī strādājot pie ECG tool, ilgtspējas ziņošanas rīka, mums nāca uzņēmumu lielie, kas jau ir ieviesuši pie sevis standards, elektroniskie sakari. Un viņi teica, ka mēs mudinam arī visā piegāžu ķēdē strādāt un būt ilgtspējīgākiem, zaļākiem, skatīties cauri, lai tas būtu arī tie piegādātāji iekļautos viņu vērtībās, lai būtu ilgtspējīgāk. Un šie ļoti daudz uzņēmumu mums arī palīdzēja tieši izstrādāt to rīku, jo mēs jau strādājam priekš uzņēmējiem. Šis precīzais ilgtspējas rīks bija priekš precīzi uzņēmējiem, un kā tās atskaites var pēc tam iet uz priekšu. Un šie digitālie pirmrindnieki vēstneši palīdz, jo, mūsu gadījumā arī, ja viens ir ECG tools, otrs ir mākslīgā intelekta kontekstā, ja tāda pieskārās, pagājušo gadu, mēs tādi jau 2 gadus esam taisījuši mākslīgā intelekta impulsu. Pagājušo gadu bija publiskā sektora vadītājiem aģentūriem, tikko 26. pagājušo nedēļu mums bija pašvaldību vadītājiem. Kas ir impulss, varbūt dažos vārdos? Tā ir konference, kura sastāv 2 daļās. Atnāk izcilnieki, parāda, ko viņi izdarījuši, kaut vai kļūdījušies, jā, bet ar domu, ka nebaidies kļūdīties. Inovācijas, mākslīgais intelekts varbūt daudzreiz nebūs vajadzīgs. Tu izies pudu salas un sapratīs, ka tas ieguvums tev jāizmaina process patiesībā, kā minēju. Viss. Un otrajā daļā ir vienmēr praktiskā veidošana. Šogad arī bija aģentu veidošana, ka parāda, cik tas vienkārši. Es pats arī esmu bijis uz apmācībām. Aģentu uztaisīti 10-20 minūtes. Publiskais sektors ir tik plašs, ka, protams, saskaroties ar atsevišķiem ierēģiem vai departamentiem, ne visur priekšā un aiz mugurē būs digitāli risinājumi un mākslīgā intelekta modeļi. Un tas arī nav vajadzīgs. Liels solis uz priekšu ir spērts kaut vai tajā vecajā mužsenajā likstā, kur visi apsūdzēja publisko sektoru, proti, ka darbinieki man sūta pie vienas iestādes, pie otras iestādes. Es jautāju Rinaldam, vai tā ir joprojām tāda kā sērga, un bija pārsteigts uzzinot, ka chatboti šobrīd savā starpā koordinē ienākušos pieprasījumus. Priekšā stāv daudz ko darīt dažādos
sektoros, tāpēc jautājums ir, par kuru sektoru tu jautā. Ja mēs skatāmies kaut uz to pašu mākslīgo intelektu, pētniecība ir zinoši zinātnieki, ir uzņēmumi, kas strādā mākslīgo intelektu jomā, arī ir, kas ir starptautiski atzīti. Publiskais sektors izmanto, ir virkne. Daram, kļūdamies, pielāgojam. Jā, un ir virkne gan pašvaldības, gan publiskā sektora. Mēs pat mājaslapā apkopojam to, kas ir publiski pieejams, ko drīkst runāt. Valsts zemes dienests, Jāgaunas pašvaldība, tur ir vesela virkne, kas strādā dažādiem mākslīgā intelekta risinājumiem un paši stāsta, kur, ko labāk, kādā veidā, pie kā var iet pamācīties. Tev nav pašam divreiz jāpakrīt, braucot ar skrituļslidām. Tu vari aiziet pajautāt, priekš kā tā bremzē, kā man to svar uz priekšu vai uz aizmuguri. Un šis ir tas, kas dodot to informāciju un palīdzot arī tie paši uzņēmēji, taisa virkni sektoru pasākums, kur atnāk uzņēmējs, dzird problēmu un aiziet mājās, skatās, kādā veidā es varu palīdzēt tai karotai kļūt digitālāk. No, labi, bet kaut tāda elementāra lieta, ko daudz ir arī sabiedrībā teikuši, ka man jāiet pie vienas organizācijas, pie otras, trešās, kad tas, teiksim, publiskajā sektorā varētu beigties, kad tur, kā saka, vienai iestādē ir dati pie tur un tad vienai tur, un tad man jāiet tur pa kaut kādu 3 stūri apkārt un tā, Šis varbūt arī jautājums vēlns ir detaļās, pa kuriem datiem un precīzi pa ko tiek runāts, jo, ja mēs paskatāmies to pašu pirms 5 gadiem krīzi, kas bija, manā gadījumā es tajā laikā biju Latvijas pārstāvs Briselē, un es caur e-veselību varēju savus datus Beļģijas sistēmā un vakcīnas salāgot, un man bija pieejams. Līdz ar to jautājums, pa ko ir runa, protams, vēlns ir detaļās, platformas. Kaut vai elementārs jautājums, ja es gribu uzdot, un es uzdodu, varbūt nepareizi tos jautājumus, kur es tur uzkaros vai kā tam līdzīgi, kādam mākslīgā intelekta botam vai kā tam līdzīgi. Bots ir šeit atkal. Sadalām pa sastāvdaļām restorānā. Viens ir pakalpojums, kā minēja. Pakalpojums ir ātrs, nav ātrs, cik papīra, kā vai dubultā vai nē. Nākamais jau skatāmies, kuri dati. Ja tie ir mani dati, tad kā mēs ejam uz priekšu, vai man dati no viena reģistra ielasās otrā. Ja jā, tad ir jautājums, kas par procesu. Cik digitāli ātri, vai viņus ir jāsūtīt prom vai nē. Un pēc tam jau, vai mākslīgais intelekts, tur, teiksim, man kaut kādas bērnu lietas, tur bērndārs, teiksim, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad, protams, mana vīzija, kā es strādāju, apmēram izvēlēt savu plāksnīti telefonu, lūdzu pārbaudīju, pēc cik ilgu laika man e-klasē jāpiereģistrē mans bērns uz to treniņu un iedod man notifikācijas opcijas. Un atnāk atpakaļ, reku ir paraksti ar autentificētu augstākā līmeņa drošības parakstu, bērns būs tādās dienās, bet tev pārklājas ar citiem treniņiem. Un šo atteikt būs grūtāk. Un šis ir tas, kas iedos to ātrumu, kas ir runa man kā iedzīvotājiem vai uzņēmējiem, konkrētās vajadzības, lai mākslīgais intelekts ar visu, kas ir sakārtots līdz tam, iedotu man būt iespēju ātrākam, efektīvākam, veltīt vairāk laika hobijiem, bērniem un darīt sarežģītākas lietas, nevis skraidīt ar loģistiku, kas ir forši, tā ir mūsu ikdiena, bet tā ir iespēja, kur mēs varam iet ātrāk un arī ar valsts sistēmām pakalpojumiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, mēs varam iet uz priekšu. Bet te atkal. Jā. Labs piemērs arī, par ko daudz nerunā, bet profesionāļi zina, gan uzņēmēji, ir mūsu Latvijā izveidotais mākslīgā intelekta rīku tīkls, AI Networks. Ko es ar to domāju? Visi zina klientu atbalsta sistēmu, kas ir publiskajā sektorā, gan kapitāla sabiedrībās, gan ministrijās, aģentūrās, ka, ja tev ir kāds jautājums, tu sazinies ar klientu apkalpošanas mākslīgā intelekta rīku. Tie tās Lidijas un Pēteri un visādi, kam tur tās viņi unas. Ir saslēgti tīklā, viņi sarunājas viens ar otru. Līdz ar to, ja tu aizēji neprecīzi, tad viņam būtu jāizsūta pie otra. Pētera, Lidijas ir vēl kāda, pie kā būtu precīzāk. Un tas ir tīkls, ko pagaidām, arī man braukājot, uzstājoties, runājot dažādos formos, es neesmu dzirdējis, ka publiskajā sektorā būtu mākslīgā intelekta networks, tīkls izveidots funkcionējoši. Vienalga, kurā jomā šis tā ir klienta atbalsts, bet kā daudz gan uzņēmēji, gan publiskais sektors min, ka
lielākā daļa 90% standarta jautājumu, ko var atbildēt, izejot cauri klientu piedāvājumiem, vadlīnijām, jeb kaut kam citam. Un tikai plus mīnus 10% ir īpaši sarežģītie, kuri ir nepieciešami cilvēku iedziļināšanās. Līdz ar to tā efektivitāte un ātrums gan priekš cilvēku un uzņēmēju, gan priekš paša sniedzēja pakalpojumu, vai tas ir uzņēmējs vai publiskais sektors, arī ir daudz efektīvāk un ātrāk. Mēs diskusijā krietni aizrunājāmies, jo temats jau ir arī ļoti plašs, un tas ir arī interesants. Mēs nevarējām apstāties runāt, taču noslēgumā, lai motivētu un rosinātu jūs ikvienu padarboties un pamēģināt savus mākslīgā intelekta risinājumus, ieklausieties Rinalda un Jāņa pieredzes stāstā par kādu pasākumu, kurā viņi abi nesen ir bijuši kopā, to viņi ir apmeklējuši, un ko viņi tur ir ieraudzījuši. Bija aizsardzības sektora prezentācijas specifisks, sektors, atkal sektors specifika. Un tur bija piči. Es braucu dēļ pičiem. Un interesants risinājums, kas man, es braucu tiešām mākslīgo intelektu skatīties. Jā, droni, ūdensdroni, jā, tu uztaisi svorumu, ka 50, ka viņi iet, ūdensdroni vai pa gaisu. Tu viņus uzlauz, viņi viens ar otru, jeb uzbruk tev. Tas ir viens, kur tu vari. Bet interesants iznāca ārā gan Exceļa, analītikas, kur bija pār pa 300,000 lietotāju, un interesants pieejams bija pičā, ka uzņēmuma pārstāvja pateica, man naudu nevajag. Man vajag parādīt, kā exit stratēģiju pareizi uztaisīt. Tas bija tā, wow, krūt, nauda nav problēma. Un tur bija mākslīgais intelekts. Un otrs, kas bija, ko neaizdomājos, kas bija interesanti. Exit stratēģija, tā kā nopārdot vai? Jā. Kā es varu noexitēt pareizi, nevis nokļūt visu, bet vai apskalot citā līmenī ar investoriem. Un otrs bija, kas interesanti feature, bija sintētiskās video un foto, kas tiek veidot priekš modeļu trenēšanas. Un tas arī bija tā, labi, ja mēs ņemam dažādas piemēras, piemēram, mašīna pamesta mežā, kā mākslīgais intelekts viņi var, tev nav daudz bildes vai video tādā mašīnā. Ja ir kaut kāda, iespējams, policijai, militāristiem, nezinu. Bet viņi speciāli taisa krēslā, pustumsā, vēl kaut kur uztais tās bildes, lai tas modelis iemācītos saprast, kas tas ir. Un tā arī bija tāda interesanta, viņiem bija 5-6 balvas, viņi bija tur jau izcēlušies un klienti, bet tas, ka ir tiešām sektoros ļoti daudz, kas strādā, tas pats valsts zemesdienests lauksaimniecībā, ka viņi skatās platības, un vai ir nopļauts vai nav. Mašīna edza, lido, drons baudo, to cilvēku nekad nevarēs. Ja tas pats pilsētam digitāli dviņu kontekstā plaisas mājās. Teiksim tā, es nezinu pašvaldību cipars, piemēram, 15-20% no ēkām viņi var apsekot ar tiem, 5, 10, 100, 200 cilvēkiem. Ja tu pacēl dronā mašīnai, aizēj, nosūt datus, viņš automātiski parāda, ir plājas 5 mm, ir jēga, nav jumts plīst. Un tā tu var to pakalpojumu klāstu ar mākslīgo intelektu no publiskā sektora nosekt daudz vairāk. Teobijām viņi teica, mēs konkrēti aprēķinām celiņus kvadrātmetrus, cik tur labs sniegu vajag notīrīt, līdz ar to vai tam robotam pietiks baterija, lai viņš tos kvadrātus apiet. Un šādas lietas, un tas tieši tajā sektorālajā ar tiem pičiem bija tik interesanti, ka tu vari to mašīnētas mācīšanu pielāgot visur. Šis bija tieši priekš konkrētā sektora. Un tā, ka, bet pēc būtības viņš visur var noderēt. Un tāpēc, jā, es to piekdienu domāju, kā iekļaut vai nē, bet tas bija tāds, jā, ir vēl viens, un par ko daudz nezinu, par tādu uzņēmumu. Viņš pats sēlo, viņam ir klienti, viņam vajadzēja apskēlot. Tas ir vislabākais. Bet tas arī, patiesībā sakot, ik pa laikam kamerā varbūt, teiksim tā, iestājoties biedram pie tik lielas organizācijas, tu viņus nevienmēr satiesi un nevienmēr tu viņus pazīsti, bet tad, kad tu satiesi tos cilvēkus, kas reāli dara, arī šis tevis minētais piemērs, viņi ir sākuši jau pirms ChatGPT iegūt to milzīgo popularitāti, kāda ir tagad. Patiesībā kaut kādā mērā ir bijuši pirmajās rindās vispār skrienot mākslīgā intelekta sistēmās, konkrētajā jomā. Man liekas, tāds, īstenībā mēs paši tiešām nemaz reāli šeit nezinām. Un to gan viņi laikam nekomentēja vairāk, bet es domāju, no tiem 300,000 klientiem, droši vien procents ir Latvijā, varbūt vairāk nedaudz. Bet katrā ziņā es ticu tam, ka absolūtais vairākums ir ārvalstu klienti, un tas ir eksports. Tieši tā, tas ir eksports.
Lai jums sekmīgs 2026. gads un galvenais, lai digi spējīgs!